Tā, jauna diena, jaunas problēmas. Tā tad atkal BVS karājās, jā. Lielum katru reizi, kā es ar viņu izbraucu, kaut kas viņam notiek. Nu, vai atskrūvējās, vai salūst, vai nokrīt, vai tādā garā. No, tā kā jā, pirmais jau ir tas, kad es beidzot uzlīdzu transmisiju. Dabūju Malosī La Furia, ja šitā skaitās. Tā kā jā, uzliku transmisiju, sākumā ieliku atsperi, kas nāca līdzi sarkanām Malosī. Un ruļus ieliku arī tur divi seti nāk līdzi, 3,5 grami un 3,8 grami. Es ieliku to smagākos 3,8 grami, atsperi, kas nāca līdzi, izbraucu. Sapratu to, ka nebūs aršana, viņš atkal nav braucams pilnīgi. Mazliet gāzīt kā dod, tā viņš uzreiz nenormāli rauj uz priekšu, bet no tā frikola nav nekāda, ja, kad viņš tev ir ass un ķipa rauj, bet tas tā tikai liekas. Īstenībā viņš neiet. Jā, tā kā tad es uzreiz paņēmu, ieliku lielu atsperi, Polīnī zilo kaut kādu, kas man te stāvēja, viņi ir krietni mīkstāka nekā tā oriģinālā Malosī, kas nāk līdz šitam setam. Un ieliku to, palika daudz patīkamāk. Un pēc tam es ar ruļļiem pamēģināju paregulēties, ieliku, stāju 3,8 grami, ieliku 4,5 un 4,5 grami pēc manām domām ir ideāli tagad. Tagad viņš kruīziņā braucot, uz kādu 50-60, viņš smuki tur 7 līdz 8 štukas apgriezienu tur. Tā kā smuki var krūzot apkārt un tā kā virsū tad arī ir smuks cēliens un forši slēdzās transmisija un ir ideāli. Tā kā jā, bet kāpēc šeit karājās ir tas, kad parādījās kaut kāds sitiens, kad tu no vietas startē asi, lufti kaut kur. Un nevar pakustināt te vienu roku, bet kustās ritens šidā te. Te viņu nojauc nost un sapratu to, ka jā, gultnis, kas nāk ritenim, te ir beigts. Iespējams, tas gultnis traumējās no tā, ka man to suportu norāva un iespiedu. Varbūt tādā veidā viņš tur sačkarējās. Bet jā, gultnis ir jāsamaina. Un tāpēc biju gultņu bodē, nopirku gultni un blīvslēgu reduktoru vākam. Izstāst, ka viņš arī tek. To arī jāsamaina. Nu, kaut kā tā. Gultnis ārā, blīvslēgs ārā. Viss izņemts. Jā, ar karsēšanu. Tas prosts nāk priekšā, to izņem ārā un tad uzkarsē visu un no otras puses sit ārā. Kā jā, saņiks arī no šitās puses nāk iekšā, ja kas. Viss, tagad satīrīšu šito vietu un mazliet eļļiņu uzliks un uzkarsēs vēlreiz un sitīs iekšā. Tā, viss vietā, saņiks vietā, gultnis vietā, sprosts vietā. Tagad klīnerīti izpūtīs, visu te izmazgās un varēs likt apakaļ šitos. Bet vēl jāsamaina saļņiks arī Polīnī vākam šito te maziņo zilo. Jo gar viņu arī tek. Nezinu, kāpēc, bet, paņēmu jaunu, samainīšu to tūlītās arī. Tā, updates. Motors atkal ir ārā, jo izdomāju pārtaisīt šito vietu beidzot. Ja pagājušais tur vidīkos varēja redzēt, ka es liku kopā šito, tad tur varēja redzēt to, ka man pret cilindru šitā skrūvē dūrās. Un tagad jau, jā, vai tur kaut kas padodās tajā rāmī vai kas, bet jā, rīvējās pret cilindru vēl projām. Vēl, ka neizrīvējās caurums, apsīs cilindru. Tāpēc, jā, neko darīt, jāpārtais ir. Izāģēja ārā šeit to vietu, pieskrūvēja zemāk to, izāģēja to bleķīt ārā. Un tagad, jau, ka no šitā paša, 2,5 laikam šitais milimetri, izāģēšu ārā un plāksnīti šitā, sametināšu visu kopā. Nevajadzētu ar tam nekam ķerties. Tā kā tā. Tā, gatavs ir, sametināts. Uzpūtīs krāsiņu bišķi virsū.
un likšu apakaļ kopā. Vēl par BVS lieta tāda, kad šīs te vietās, kur ir stiprinājumi abās pusēs, kur pie rāmis skrūvējās klāt, un šīs vietās abās pusēs aizgājuši ir plaisas arī no vibrācijas visticamāk, no kā gan cita. Te ir ieplīsis un tad beņa tā garām sūcās abās pusēs. Es kaut kā te uzsmērēju hermētiķi pa virs, pagaidu variku. Tas reāli palīdz. Netek beņa vairs. Bet, jā, es domāju, kaut kā vajag mazināt vibrācijas, nopirkšu tādas šaibiņas, uzlikšu ar gumijām. Un, jā, redzēs, vai palīdzēs, vai ne. Kaut kad vēlāk jāsatās bāka, jāsametena būs, vai GB velc jāuzmalc virsū, nu redzēs. Vai vispār jāuztais jauna bāka no alumīnija. Tā kā tā. Shoot over the law or the moon. Niggas